Dzīve miglā. Pirmā epizode. Kabula, Tallina, Rīga, Viļņa. Paldies maniem draugiem Islamā par uzticību, ko viņi man ir pauduši. Paldies maniem draugiem Afganistānā, ka viņi uzticēja man kā kristietim paust viņu viedokli demokrātiskā valstī. Šis stāsts sākās ar mūsu draudzību starp kristieti un musulmani. Mūsu draudzība ir 20 gadus veca. Tāpēc es viņam ticu kā sev, kā brālim. Par to, ko viņš stāsta, es varu atbildēt pats ar savu godu un prātu. Jo izņemot godu un cieņu un ticību, šodien nekas nav palicis. Tāpēc es sāku šo stāstu sēriju ar Kabulu. Afganistānā ir parādījušies vairāki cilvēki, kas uzdodas par Eiropas Savienības pilsoņiem un piedāvā adoptēt Afganistānas bērnus no turīgām ģimenēm, lai izvestu viņus no valsts. Arī mans draugs tika uzrunāts, viņam tika piedāvāts izvest gan no sākuma bērnus, pēc tam viņu no Afganistānas. Mans draugs pārstāv ļoti turīgu islamu ģimeni vai klanu, kā tas māc teikt. Un tāpēc viņš teica, brāli man, lūdzu, dari visu, ko tu vari, jo šie cilvēki minēja, kad viņi nodrošina uzturēšanas atļaujas arī tavā dzimtenē. Es vērsos pie cilvēkiem, pie tautas kalpiem, Latvijas Saeimā pēc palīdzības. Viņi neuzskatīja, ka šāds jautājums būtu jāuztver nopietni, neuztver manus vārdus nopietni, neuztver to, kas es esmu. Tad es atkārtošos, kas es esmu. Es esmu Kaspars Plotka, zinātņu doktors vadībā un ekonomikā. Tēvs, bārenis, dēls un kristietis. Es nenosodu nevienu par viņu darbiem, jo sodīt to tikai Dievs. Es tikai stāstu ar godu un cieņu, ko man ir izstāstījis mans brālis Islamā. Viņš teica, ka ir uzradušies vairāki Eiropas pilsoņi, Baltijas valsts pārstāvji, kas piedāvā ar noteiktu naudas summu, kas priekš šīs valsts iedzīvotājiem liekas anormāli. Salīdzinājumā es varu pateikt, ka tas ir vienistabas dzīvokļu vērtībā kādām jebkurām Eiropas Savienības, ko viņi prasa par to, lai nodrošinātu islamu ticīgo bērnu labticību vai labbūtību Eiropā. Kas manam draugam Islamā radās aizdomas par to, ka tur kaut kas nav labi, viņi bija gatavi maksāt šo naudu. Jo tas, kas notiek Kabulā, tas ir briesmīgi, pēc viņu vārdiem. Es esmu tur bijis, strādājot, un es zinu, kāda bija Kabula kādreiz, un es zinu, kāda Kabula ir tagad. Un tas ir briesmīgi. Viņš teica, mēs esam gatavi samaksāt jebkādu summu, bet mēs nekad nenodosim savu bērnu neticīgiem. Un tā bija viņu kļūda, kas radīja arī šīs aizdomas par to, ka tie ir krāpnieki vai afēristi vai kaut kas līdzīgs. Tāpēc es lūdzu kristietīgo pasauli palīdzēt brāļiem un māsām Islamā
tikt ar šo problēmu. Es lūdzu Latvijas sabiedrību, es lūdzu Eiropas sabiedrību pievērst uzmanību šai problēmai, jo Afganistāna ir Islama valsts, bet Afganistānā ir gan tēvi, gan mātes, gan bērni, gan vecmāmiņas. Un ja man kā 4 bērnu tēvam kāds piedāvā šeit Latvijā, ja būs tāda situācija kā Afganistānā, uzticēt savu bērnu kādai trešai personai, par to vēl samaksājot, lai pēc kāda laika es viņu ieraudzītu dzīvu, un iespējams, varbūt es nekad neieraudzīt dzīvi. Tas nav iespējams. Šo personu kļūda bija tajā, kā teica mans draugs Islamā, ka viņi nesaprot to, ka neviens islām ticīgs cilvēks, neviena islām ticīga ģimene nekad mūžā nenodos savus bērnus neticīgajām. Mans brālis Islamā lūdza mūsu kristiešu palīdzību, mūsu sabiedrības palīdzību, jo viņš teica, ka informācija ir tik, cik viņa ir. Viņš ir gatavs runāt, bet viņš baidās par to, ko ar viņu var izdarīt pastāvošais režīms. Tāpēc es aiz dziļas cieņas pret visu islāma pasauli sāku šo stāstu. Un stāsts ir šāds. Kā iespējams personu grupa, vismaz mēs esam identificējuši 2 personas. Viena no šīm personām ir Eiropas Savienības pilsonis. Otra persona ir vietējais iedzīvotājs, piedāvā tām Kabulas ģimenēm, tām turīgajām Kabulas ģimenēm, kas to spēj, pakalpojumu, kurš tiek veidot šādā veidā. Tiek iemaksāta noteikta naudas summa, tad šī persona ierodās Afganistānā un var iestādēm saka, ka tas ir viņa bērns. Un šo bērnu pamatojoties uz to, izmantojot Krievijas federāciju, šis bērns tiek izvests uz Krieviju. Nākošā posmā, ko šī schēma, man no drauga teiktā, ir tāda, ka tiek piedāvāts 3 Baltijas valstu uzturēšanās atļauja vai pilsonība. Viņš minēja gan, kā viņš teica, brāli, Latvijas tavas dzimtenes, gan Igaunijas, gan Lietuvas. Pēc šīs informācijas es nevarēju palikt kā tēvs vienaldzīgs. Tāpēc es lūdzu Baltijas valsts sabiedrību pievērst uzmanību šai personai, ko jūs redzat video. Identificēt, kuras valsts pilsonis viņš ir, vai jums ir līdzīga persona. Sastapusies redzēt, kas ir apmeklējusi Afganistānu pēdējos 2 gadu laikā, lai identificētu, lai novērstu to, kad kādā afgāņu ģimenē kāds bērns tiek izvests un pēc mana brāļa Islamā teikt nodots labākā gadījumā verdzībā, sliktākā gadījumā tiek izmantots kā orgānu banka. Lūdzu Latvijas sabiedrību, lūdzu Baltijas valstu prezidents un citas amatpersonas iesaistīties šajā jautājumā, jo mūsu brāļi Islamā arī ir cilvēki, un viņiem arī ir tiesības uz brīvību, viņi bērni ir tiesības uz vienlīdzību, un viņiem ir tiesības dzīvot. Tāpēc es lūdzu sabiedrību pievērst uzmanību šai informācijai, dalīties ar šo informāciju, atrast šo personu, jo viņš ir
pēc manas brāļa informācijas teiktās Baltijas valstu pilsonis. Ja jūs kāds pazīstat līdzīgu personu, vai varat identificēt? Un es lūdzu drošības, mūsu 3 Baltijas valsts drošības iestādes atrast šo personu. Tas nav šodien neiespēja. Es strādāju pats ikdienā kā pētnieks un mākslīgo intelektu. Atrast šo personu, identificēt, ja viņš tiešām ir mūsu 3 Baltijas valsts pilsonis, tad uzsākt visu procesuālās darbības, lai noziegumi Afganistānā pret bērniem, pret afgāņiem izbeigtos. Es jūs lūdzu kā tēvs, kā zinātnieks, kā pētnieks un šodien jau kā publicists un žurnālists. Mans vārds ir Kaspars Plotka. Šis raidījuma cikls saucās Zīve miglā. Un es ticu, ka laime ir un Dievs mūs sargā. Как в Кабуле? Нормально, как ты? Тоже хорошо. Как семья? Как брат? Да так, потихоньку. Вот, сегодня к семье приехали, у себя и их бабушки, дедушки привез. Брат, расскажи, пожалуйста, Да. про то, что меня человек слушает, но говорить не будет, он слушает. Расскажи, пожалуйста, про то, что ты мне писал, они помогут нам. Любой вид на жительство младенца. Мое имя пишите или отправьте как свидетельство о рождении мне. Я сделаю ребенку, на ребенка оформлю эстонский, латышский или литовский гражданство. Оно автоматически гражданство получается, автоматически. Мама. Это 2 слов. Он на начале я просто сказал, я говорю, ни одна афганская женщина, чтобы поехать и такие бабки тебе давать. Сказать, чтобы с такой придурком приспали, то я говорю, ты позор, знаешь, какой позор-то афганцев? Да. А сколько он, дорогой, спрашивает за это? Он, дорогой, сначала спрашивает 25 000 за семью.